8. marts. Man tāda schēmiņa, tāda schēmiņa. Tāda retro schēmiņa. 77. gads. Es gribēju polimo stiklu likt virsū, jā. Redzēt tuvāk, jā. Bet, nevajadzēs. Diezgan labi redzēt. Asums ir. Šito, te ir lampiņa te tāda. Trioda. 6C, 7B. 7B. Vēl V kaut kā. Šis maņa restoriņš. Es vienkārši varētu tāds. Es tādā kastītē likšu tik lielā. Tik lielā. Šī tik lielā. Vai te jāgriež nos tā schēmiņa. Atlodīšu tās visas tās detaļas atlodīšu. Galvenais, ka šitie restoriņi. Kas te ir. Asums. Kur 20 kg, 0,025%. Ļoti precīzi rezistori. Tā ļoti precīzi rezistori. Tie ļoti precīzi rezistori. Šis ir 0,5%, 10 kg. Kaut kur izmantos izlodes ārā. Un tā. Tā. 8. marts. Svētdien. Es esmu šito schēmiņu te jau vienreiz notestējis, aizgāju tikko veikalu, un jau notestēju, ko piešu klāt, vienkārši, tas ir, to neredzēs, viņš apakaļ, līdz visā platumā. Tas otrādi, lai būtu. Davai mēs šitā pieliksim. Tos testers. Tā, mēs slēdzam iekšā. Šis ir sil. Tagad ir 1,5 mA, 3 mA stāvs, 2 mA. Tā, pieregulēsim tā. Tā mēs ir schēmiņa. Šitas man ir rezistors, 10 kg rezistors. Tas ir saucās, tā, uzregulēja 2 mA. Nevarēja tā attālināt, ļoti maziņš tas ir, pasākums ir. Tā ir 1907. gada padomu laiku miniatūrā lampiņa, trioda 6S, 6B, kaut ko tam līdzīgi, vai 6V, 6B. Un pēc tam es tagad 2 mA pieslēgšu te šo, kas saucās spolu, bišķiņ spolu pieslēgšu un tad mēģināšu ģeneratoru, mēģināšu skatīties rezonanci, ieslēgšu oscilogrāfu un skatīšos vispār kā uz 2 mA strādā. Izmērīšu arī rezistoru, tagad izslēgšu ārā. Un izmērīšu, kāds man tas rezistors sanāca. Tā. Es tā paēdu. Vakars jau ir vārā jau tumšs, ir 8:30. Atsakās piesēdīšos, turpināšu pasākumu. Tā. Man ģenerators visu laiku jau strādā. Tur pārbaudu iekšā. Te man nepareizi bija salodēts. Es biju, te man zīs vēl gāja. Es biju nepareizi vietēt. Tur. Es pie tīkliņa pievienojos, bet rezisturu apakš otrā pusē nepareizi pievienojos. Tā, ok, tā te viss ir. Ok, te viss ir, ok, tā. Lampiņa ir. Man 2 mA, te man rāda 2 mA.
te man viss saregulēts. Oscilografs tā ielikts. Tā, un dojamies kaut kā tiktu visu komplektā var redzēt. Nu, nezinu, vai varēs redzēt komplektā. Varbūt varēs, jā. Nu, varbūt, ka varēs. Oscilografs redzams. Tā. Vajadzētu slēgt iekšā. Vispār es jau baigi uztraucos. Tā. Gaisa izslēdzās. Te parādās, ka aizgāja līdz 2 miliampērām. Super. Šis vismazākais jaudums, tas 150 miliampērs. Sevi te noliek. Tā, dodam spriekam. Tā. Izēja kaut kāda ir. Es te lieku jau 3 voltīt iekšā. Nekas nedeg. Indikatorīši te. Bišķi kustās. 95. Man uz 1 ohm, te man 1 ohms. Tagad ir 95 millivolti, tas ir, nu, tā, kas te ir, deg? Nekas nedeg. Varbūt tas frekvences nav īstā. Tā, to pārbaudīsim. Tā, varbūt frekvences nav īstā. Ir. Trāpīja. Iekšā. Iedegās. 110 mV. Tas bija bišķi vairāk, 2,2 mA. Bišķi paaugstināja. Ir, ka deg. Ko redzēt, ka deg. Šitas. Tas nedeg. Šitas diodīts. Knapi iedegās, varbūt, ka var redzēt. Nezinu, vai var redzēt. Izdziesīšu gaismu ārā. Ok, te redzēt, ka var. Gaisa diodīts deg. Nu, knap 110 miliampērs. Vajadzētu bišķi vairāk. Tā, tas ir, man ir te ir, nu, lielāks tur, vairāk, nu, nav, neiet. Tas ir 26 miliampēri. Frekvences izmainījās. Frekvences aizgāja. Un tā mēs te paliekam tā. Tur tāda jocīga. Dubult kaut kāda jocīga frekvences. Dublējās. Nu, vispār deg. Bet jocīgi tas iekšā, tur tāda jocīga tas pasākums ir jocīgs. Iedegās. Ir. 142 miliampērs. Šito uz 1 ohm. Ne, ir. Klausieties, ir. Tā. Tā. Normāli, vispār normāli. Varētu palaist. Nē, deg. 2 miliampērs pilnīgi pietiekam. Iedomājies 2 miliampērs. Man tagad ir principā 6 volti. 6 volti. Nu, 15, var teikt 6 volti un 126, 150 miliampērs. Varbūt tā. Tad sinus ir tāds, nu, nē, kur skaists sinus. Iet trāpīt. Trāpīt. Foršs skaists sinus. Bet foršs skaists sinus, bet miliampērs mazāk, 100 miliampērs. Bet sinus ļoti skaists. Sinus ļoti skaists, blīn. Super skaists sinus. Voltāža ir gan 10 volti. 10 volti un 100 miliampērs. Tas ir 1 vats.
viens vats. Viens vats. Bet nedeg diodīts. Nedeg. Šis varbūt iedegās. Šis arī nedeg. Nu jā. Bet ļoti skaists cīnus ir. Un viens vats tā. Zaļo, nu mēs zaļo nededzēsim tas to. Tā. Un tad jātaisa autoģenotors, nu šis skaists vienkārši. Lielāks, kas nav, ne, te. Skaists vienkārši. Tā. O, iedegās. Tas ir... O, deg. 8 volti, 140 miliampers. 8 volti, 140 miliampers. Nu, 8,2, 8, nu, tu, principā, arī kaut ko 1 vats. Arī 1 vats kaut kur, jā. Nu, 15, nu, var 1 vats. Vispār kaut ko tas vajadzīgs jāpaņem rokās. Vispār labi. Iedomājies, tas ir uz mazās lampiņas. Mazās mikro lampiņas, kas ir, kurai ir 2 miliampers. 2 miliampers. Un šitās, labi deg. Super. Ļoti maz jau, 2 miliampers. Iedarbojas. Bišķi roka iedarbojas. Super. Nē, vispār lieliski vienkārši. Es esmu vispār baigi priecīgais. Tieši tāda kaut kāda. Tā, un voltāža, un man tur mēram ir 3 volti būs vajadzīgi. Nu, tur varētu 3 volti būt, jā, tur 3 līdz 6, nu, tur, nu, jā. Viņš to visu tā amplitūda ir vairāk nekāda jēga nav. Tur vairāk tu bišķi, nu, tur. Nē, ir vairāk, vai tu var. 4 volti. 4 volti. Blīn. 5 volti. Man ir tik deg. Tā, man 5 volti. Te paši 2 miliamperes ir. 5 volti. Un, nu, cīnus tā jau tāds bišķi nesmukāks. Domāju, ka tur vienkārši augšu, nu, to cīnus tāds nesmukāks. Bet te ir kā 420 kHz, bet šis ir tikai 387 kHz, 387 kHz. Nē, bet tas ir mani 5 volti, un tā amplitūda, 5 voltu amplitūda. Nevarētu būt, mums 6. 6 arī ir. Tā tas ir. Tā, visur. Tā. Tā, blīn. Tad man ir 15 volti, 200 miliampers. 15 volti, 200 miliampers. Nu, vairāk neceļās vairāk. Īpaši vairs neceļās. Pa vienu vēl paceļu, nekas neceļās. Ak, nolaižu, principā līdz 6 voltiem. Varētu būt tie plus minus 3,3 volti, jā. Tas ir, blīn. Tas ir 200, nu, tas ir 15, nu, 16, 15 volti. 15 volti. 200, nu, 2, tas ir 15 reiz 2. Tas ir 3 vati. 3 vati. Un patērē 0,6. Jā, 0,6. Mēs par labu deg. Un zaļais arī iedegsies. Nē, zaļais nedegsies. Zaļam vajag 300 miliampers, lai degtos. Zaļais nedegsies. Saknēs iedegās, tas man 150 miliamperiem. Nu, sāk, nu, tādu 100 līdz, nu, tādu, nu, tā. Zaļais man tur ir kaut kā, es nezinu, kā tur es taisīju. Es aizmiršu jau principā. Man iestāds, kā vienā bija, man šitam bija pusotru metru vats iekšā, un šitam bija 3 metru garš vats. Un tā. Šitas man kas arī, ir 3 metru vats, rakstīts, iedegās gaiši, iedegās gaiši. Un te, iedegās jau šeit. Pat centrā nav. Daži tikai centrā deg, šeit jau pat malu. Un kā te ir, nāk, te deg. Šeit iedegās jau. Šeit iedegās. Tas ir pusē, no tā.
Vispār labi. Pilnīgi pietiek 2 miliampers. Tagad tā. Viškas, man tagad doma ir, jā. Viņš filmējās. Man tik viška ir tā, ģenerators. Es domāju, jāpaceļ. Es domāju, pa pikstiem nedabūt. Vajadzētu pacelt tos līdz 3 miliamperiem. Tā. Īpaši nekas nemainās. Ne, bišķi sinus labāk paliek. 3 miliamperis. Ne, sinus paliek labāks, jā. Jā, sinus paliek labāks. 3 miliamperis. Tagad ir 0,9 vati. 0,9 vati uz lampu, 0,9 vati. Sinus ir smukāks. Un pispēr jau deg bišķi tālāk. Okay. Tā, mēs to frekvenci mēģinām. Tā, 20 volti, 200 miliamperes. 20 volti, 200 miliamperes. Nokritās bišķi, nokritās no 3, nokritās bišķi miliamperes. Es 3 miliamperes bišķi nokritās tagad 2,8 miliamperes. 2,8 miliamperes. 20 volti, tas ir 0,2 reiz 2, tas ir 4 vati jauda. Tā ir 4 vati jauda. Bet, deg 4 vati jauda. Un nereģē. Ļoti labs sinus. 20 volti un 200 miliamperes. Tas ir ļoti, tas ir tāds maziņas lampiņas, tas ir ļoti krūti. Pilnīgi pietiek uz šitās mazjodīgās lampiņas. Es tagad uztaisīšu tā, tagad griežam bišķi mazāk. Tagad tā, mēs griežam tā. Es mēģināšu uztaisīt 1 miliamperes. Kāpēc 1 miliamperes vienkārši tā. Pildīgs, tagad tā. Tā, uz priekšu. Ok, maziņš tas maņģistars. Tā, pietiek pusinrāti tev ir zināmas, skruvē, ir 2 miliamperes. Tā. Vismaz 15 miliamperes. 1,5 miliamperes. Īpaši nekrīt nost. Nē, īpaši nekrīt, 17 volti. Jaudu mēs ļoti daudz ņemam nost. Tā. Un tagad kropļojas jau. Signāls. Tas mēs skaistīs. Es gribēju kā uz miliamperes. Tā, 1 miliampere. 1 miliampere, tas ir 0,3 vati. 0,3 vati. Un tā. 1 miliamperes. Izstās jau tas sinus tāds skroplīgs. Varbūt tas tā, lai viņš tur smukāks izstīties. Tā. Es 10 volti tagad tur man nāk iekšā 10 volti. Es galam aizskrovēju 10 volti. Maksimāli 10 volti. Galvenais, man tagad 10 volti nāk. Es maksimāli, ko es uzgriezt, jā. Un ir 18, var teikt 19 volti, 0,19 amperes. 0,19 amperes. Es gāju, ka 3 vati.
tas ir patēriņš lampai ir 0,3 vati. 0,3 vati. Izēja ārā te ir 3 vati. Un viņš pat deg, zaļais netiks saknēs, vajadzētu deg. Jā, saknēs deg, redzēt, 250 mAh. Smuk deg. Tas ir blīd. Nu, tas ir arī lampiņa, nē, viņš pacēlās. Es negulēju vietu, ka 1,2 mAh. 1,2 mAh. Nu, ir kaut kā 350 mW. Nu, patēriņš, 350 mW. Nu, patēriņš, kveldīgs patērēja 1,2 vats, tas kveldīgs, tas ir 6,3 volt, 0,2 ampērs. Tas ir 1,2 vats patērē. Un tas ir viss tas pasākums. Karsts. Lampa karsta. Tas viss karsts. Var apdedzināties, blin. Tas ir karsts viss. Un tā. Labi. Es par ne foršs. Es par bez esmu. Es vispār tā domāju, ka kaut kas tam līdzīgi būs. Principā var. Es domāju, ka varētu vēl vienu vajā rezonanci varētu. 10 voltiem būtu par daudz. Nesakristīsies. Volt. Tas ir tur plus mīnus 5 volti, tā viņš ir, tā amplitūda 10 volti. Tas ir, viņš ir tur no mīnus 8 līdz varētu būt tur, nu jā, tur lejā. Un tā, kur skaists sinus ir, skaists sinus ir tikai ļoti maziņš. Nu, īpaši skaists nav skaists sinus, kaut apakš laužas. Labi, tā. Un tagad mēs pasīsimies, es gribu 4 mAh paliet. 4 mAh, tas ir, ja es uz 15, tad man vajadzēs 8 vajadzēs uzlikt. Pārslēgšos uz 8 mAh. Labi, tā. Tagad tā. Maņemam šo voltāžu nost. Es uz 1 voltu uzlieku. Pie 1 volta, pie 2 voltiem, man izēja ir gan 7 volti. 7 volti. Un man liekas, ka degs arī deg. Indikators rāda, šitā. Lielākā jauda. Frekvences kā? Frekvences ir 390 kHz. 9 kHz. Es domāju, ka šitas neviens netiks. Nē, neviens netiks. Nē, pie 9 100 mAh. 100 mAh, nedeiks tikai. Nē, nekas nedeiks. Vispār nekas nedeiks. Nē, vispār nekāda reakcija. Tā, labi, tā, es tagad to pašu to lampiņu paņem. Tagad katodā, tagad tas ir lielākais, te volt, 300 volti, tā pikstiem es tiek. Vajadzētu cīnīt kaut kāds paņemt. Tā, tagad liekam zurpus, tas ir atpakaļ 3 mAh. Uzlikšu 4 mAh, tur ikā maksimāli 4 mAh, nu viņam ikā darba frekvenci 4 mAh. Darbotos 4 mAh, nu kaut kāda. Nu, tā. Blin. Tā iet priekšā, jā. Tā jau groza daudz. Baigi daudz apgriezienus pareizi, tas bija ļoti labs. Īstenībā es padomu laiku. Tas maija, tas ir pirgļošana. Man kaut kur bija kādreiz tāda. Kaut kā pasējis es. Kaut kādas kastēs, kaut kur šķūnītī stāv. Bet es... Viņam. Neredz es tā galā. Tā. Tā. Tā vairāk miliampērs.
ciemā. Mēs tur. Tā. Ok. Tas ir jau 3 mA tie būs. 3 mA, tā. 3 mA, pārslēdzu. Tur rakst 6. Vajag tagad uz 8 kaut kur laist. 6, 7, 8. Ok. Šis ir 4 mA. 4 mA. 4 mA. 4 mA. Tā, vai šis cepnēs? Deg. Tikai ir 2 volti. Un sāk strādāt, tad ir pie 1,5 volti. 1,5 volti ir, pie 2 voltiem ir, var teikt, jau ir 150 miliampērs. Sinus ļoti skaists. Sinus ļoti skaists. Varbūt rezonants bišķi apmēr, varbūt rezonants. Ok, ir. Un neg. Ok, nē, ļoti tā. Ok. Es nezinu tā. Tā. 3. Un tagad ir tas ir tā palicis 4 mA. 4 ļoti smuki deg. Sinus ļoti skaists. Sinus ļoti skaists. Ļoti skaists sinus. Bez nekādiem robiņiem, bez nekā. Kaut kādu. Galvenais, ka šitā skatās kaut kāds zemfrekvences lampas skatās, jā, bet visas lampas jau šitās. Viņai šī lampa ir 50 gadus veca. 77 gads. Šitā schēma šāda ir. Šitā schēma tāda. Schēma šitā, tā. Te man ir tas, toreiz, ko es mainu 10 kg 56 ohm, šito regulēju vienkārši. Es tagad uzregulēju 4 mA uzregulēju. 4 ohm, tur kaut kā, varbūt tās, neatstās, cik daudz būs, jā. Un tad ir 3 volti, jā. Un te nāk ārā, te gan ir 10 volti, šeit 10 volti, 160 mA. Bet ļoti stabili stāv, 390 kHz. Iepriekšēji man te rezonāli 420 kHz. Viņš principā var būt tevi, mēram 375 līdz 450 kaut kā. Var atkarīgs kāds tas tā ir. Vispār labi vispār tā. Te ir restorīšu 2 km, tas ir reiz tieši no tīkla, caur diodu tiltu, pa tieši nāk caur diodu tiltu. Tā kā man te ir ar trafu viss, šis tā kā rezonants barošanas bloks. Rezonants barošanas bloks, pat kas uzreiz strādā uz rezonants frekvences, kādu vajag. Tā, šitas ir ferīts, tas ir kaut kāds, tas ir padomu laiku ferīts 2000, 26 vai 28 mm diametrā, te ir magas centimetrus, centimetrus, kaut liels tas disks. Uztīt no vienā kārtā 44 svījumus, magas, sanāca man 5 millihenrī, 5 millihenrī. Otrais ir 3 svījumu, uztīt 3 svījumus. Es domāju, ka 3 svījumi, tas vismukāk izstāst 3 svījumi, izstāst vismukāk. Te ir parasti 3 svījumi, parastais vats kaut kāds 1 kvadrātmilimetrs te, vai 1,5 kvadrātmilimetrs. Un tas ir vadiņš, kas tur pirmais, tas ir uztīts ar
vādi, kas ir no signalizācijas kābeļiem, signalizācijas kābeļi, tāda daudzvīsla vadiņa uztīts. Šis kondensators, te ir 3000 piferāti, 3 neferāti uz 500 voltiem. Tas ir Vīzels vecais padomu laika kondensators, viņš ļoti labi frekvences tur. Šeit ir 0,1 mikroferāts, 100 neferāti, kas tur bija, viņš ir ļoti 75 gadu vecais kondensators, es to pašu atstāju, viņam nav kritiski. Tas ir šitas kondensators tāpēc, lai nebūtu mazāk būtu elektriskā saite, jo es gribēju tajā iepriekšējā arī pila kondensatoru. Tad es gribēju te vēl tādu biodīt, lai zaļā deg, to varbūt pēc tam pieliks, tādu var pieliks, jā. 6S, 7B, miniatūra lampiņa, kas vēl tāds 100 kilo rezistors, to es pateicu. Šitas ir 6,3 volts ar šito, 12 volti stabilizators, 6,3 volti, nāk plus mīnus vienkārši, un to es, vispār viss, te viss vienkārši. Šits ir 1 ohm rezistors, ar ko es mēru, 1 ohm rezistors, ko es mēru, te miliampērs, te precīzi ir 58,4, bija tā kā aptiekā. Vispār var arī uz 4 var uz mazāk jaudu, var uz 3 miliampēru varēšu. Es pēc tam izslēgšu pats šos, cik tur 4 miliampērām ir, jo tas maksimāli 4 miliampērs, tas ir rakstīts pasē, ka viņš tā darba tā. Es skatījos, ka darba tā 4 miliampērs ir tās, 4 miliampērs tas varētu būt 1,2 watt, lampiņa 1,2 watt, vairāk. Iziet jaudu. Diezgan daudz, 2,4 vati kopā. 2,4 vati, tas diezgan daudz. Un tā priekšā. Vispār strādā. Es esmu priecīgs. Es uzvēsīšu tādā kastītē, ielikšu kastītē otru sagatavoju, pat ielikšu kastītē, pielikšu visu barokuli, pielikšu visādas un uzsācīšu vēl vienu tādu ģeneratoru. Un tā. Rakstās. 28 minūtes jau rakstās. Mēs vispār lieliski. Es vispār esmu ļoti gandarīts par. Tikai jāuztais autoģenerators jau, tas trafiks, lai autoģenerežīmā jāuztais tos pasaka. Autoģenerežīmā viņām var gadīties, ka trafiski lielāka frekvence būs. Viņš labāk strādās. Viņš vēl iekšā. Un tad es varbūt tās arī uz 2 miliamperām. Es domāju, es uz 2 miliamperām atgriezīšu pēc tā vēlāk tas bija vispār viss. Tas te indikators šis iepalīd. Varbūt zaļais iedikās. Nē, zaļais nedeg. Zaļais iedikās pie 250 miliamperiem iedikās. Šis degs, šis jādeg. Šis ir arī jādeg. Viņš gan nav līdz galam, tas indikators tur gan rīz. Un te, kad nāk. Te, jā, tagad iedegās. Kaut tā. Vai ļoti labi. Jā, tas ir ļoti labs variants. Tas bija viss. Schēmiņu parādīšu tūmā, kā izstās. Varbūt tas izslēgsim ārā. Tā. Paskatīsimies, kā tas viss tūmā izstīsies. Tā, izslēgšu ārā. Tā, uzsagrāf izslēgsim ārā. Šito mēs izslēdzam ārā. Tā, lūdamus arī ārā jāizslēdz. Un tā. Tā, viss izslēdzam. Vienkārši tas tā, cik mums te ir. Tas ir tāda tūmā. Tā. Ļoti vienkārši schēmiņi, vienkārši. Nekas nav vienkārši. Minimāli detaļas, tas ir, tur ir 1, 2, 3 rezistori, 2 kondensatori, viss. Viss, tagad tāda spolīte,
Ekstra firīti gredzens, kur ap pirkstu jūs cik vēl 3 vījumi tā, visu uztīt. Nekas sarežģīts. Un tā. Baigi labi. Tā. Vai vispār vajadzēja visu atklāt? Labi. Es rītā